Vai tu zināji, ka augļi ir labākais ēdiens cilvēkam? Mēs esam radīti būt šajās attiecībās ar dabu. To, ko daba izelpo, mēs ieelpojam, to, ko mēs izelpojam, daba ieelpo. Tādā pašā veidā arī šīs attiecības starp ēdienu un vairošanos ir šīs simbiotiskā attiecības starp dabu un cilvēku, kur mēs kā aktīvā daļa paņemam šos augļus ar sēklu un ejam, sastādam viņus, un mēs vairojam dabu, un daba ar visu savu, kā viņa spēj, mēģina dot mums pašu labāko. Viņa ņem minerālus no zemes, ievāc cik ilga laika periodā viņi ievāc šos minerālus no zemes, ņem šo enerģiju no saules un komplektē šajos augļos un ar šo smāžu piesaista ar šīm krāsām, ar šo svaigumu, ar šo dzīvību, piesaista mūsu uzmanību, un mēs ejam, un tiklīdz mēs apēdam tiešām patieši svaigu un īstu auglu un veselīgu un savlīgu, mēs jūtam to svaigumu, to dzīvību, mēs jūtam visu to, kas tur ir ielikts iekšā. Mūsu veselība to atspoguļo, vai ne? Mēs uzreiz jūtamies labāk, mēs jūtamies tīrāk, un ar laiku mūsu veselībā kaut kādas problēmas, visādas kaitas tiek atrisināts. Bet tiklīdz šajās attiecībās ielien starpnieks pa vidu, kuram neinteresē tavu labklājību, kuram neinteresē nekas šīs simbiotiskās attiecības, viņam interesē tikai nopelnīt no tevis. Viņam interesē tevi eksploatēt. Ja kāds šis starpnieks, šis cilvēks, šī nauda, šīs uzņēmums, vienalga, kas ir ielien šajā starpā un mēģina tevi eksploatēt, tad beigās tas ir redzams, pie kā tas ir novedis, vai ne? Pie tā, ka lielākā daļa cilvēkiem ir problēmas ar veselību, ar uzturu, ar svaru, ar dzīvesveidu, ar miegu un visu pārējo. Un paskatoties bija skatījies statistiku, ka top 10 nāves, kur cilvēki mirst ātrāk nekā vajadzētu, bija saistīts ar uzturu, vai ne? Tad mēs skaidri zinām, ka tas, kā mēs tagad dzīvojam, ir galīgi garām. Tad es ieteiktu atjaunot šīs sadragātās attiecības ar dabu, vai ne? Visiem, kuriem ir problēmas ar veselību, kuri ir noguruši cīnīties, kuri ir noguruši no šīs konstantām slimībām un šīs depresijas un šīs konstantās cīņas, vai ne, kur tu tiec eksploatēts, mēģini salabot savas attiecības ar dabu, mēģini salabot attiecības ar šo savu diētu, ar savu miegu, ar savu dzīvesveidu, atgriežam šīs attiecības, kā viņas bija paredzētas. Un tu redzēsi krāsiskas izmaiņas. Es varu pastāstīt savu stāstu, bet to gan jau kādā citā videoklipā, kur es biju milzīgā depresijā, milzīgā pretestībā pret šīm attiecībām ar dabu, jo es biju iemācīts tā, vai ne? Bet tiklīdz mēs atgriezīsimies atpakaļ pie dabas, mēs uzreiz redzam to rezultātu. Un es ieteiktu tiešām visiem mēģināt uzņemt vairāk savā uzturā to, ko daba dod, nevis to, ko cilvēks ir radījis, lai iekārdinātu mūs un eksploatētu mūs.